Reku mums šitāds te krūms ir. Laukos mēs jau nolasījām odziņas. Šausmīgi durās, šausmīgi sādāts briesmīgas. Bet, nu, tās ogas, nu, tik skaistas. Pilnīgi tā kā mākslīgas, vai ne? Ideāli. Garšas ziņā, kā kuram garšo? Kad viņas ir riktīgi gatavas, viņas ir pasaldas, bet te, kad viņas nav riktīgi gatavas, tad viņas ir bezgaršīgas tādas. Ļoti labas ogas likt kaut kur klāt masai, piemēram, ja tu vari āveņu zapti, var likt klāt masai. Ja tev āvenis ir mazāk, viņi pārņem to āveņu garšu un masa arī ir klāt. Jo viņam iekšā zemenes mētiņi beigušās. Zemenes bija mums daudz. Vairs nav. Šitāds te krūmiņš. Viņš nedrīkst izplēsties, ja viņam rekur redzēt apakšā. Ja viņam nāk šitādi te visādi atvasīši, viņus vajag ar steigu sist ārā vai kaplēt ārā vai rakt ārā. Citādi jums no viņa nebūs glābiņa. Ļoti inovazīvs augs. Ļoti inovazīvs. Viņš tiešām, viņš visur, kur viņš lien dārzā, rekur jau viens ir izlīdis. Redzi? Jau lien tālāk. Reku vēl viens jau ir izlīdis. Viņš laiž tās savas saknes un reku blakus jau ir vaga saules puķītis. Ļoti, ļoti. Un mēs šogad viņu riktīgi izravējām, izrakām ārā, lai nebūtu viņš tik ļoti neizplastos nekur. Kas ir? Tur pie melinēm, ne pie melinēm, bet pie avenēm ir aveņu sāklis. Aveņu sāklis. Tā, un tad mums vēl ir parādīšu tālāk. Reku šeit ir bišķiņ vairāk mēs atstājām, bet te viss vienkārši bija. Viss bija te iekšā, te Alma atstāja tikai avenis parastās. Rekur iekšā ir tās odziņas, bet viņām ir baigā problēma. Viņš ir tik ass, ar kailām rokām viņu vispār nemaz nedrīkst lasīt tās ogas. Tā saskrāpēsties, ka maz neliekās. Mēs jau tagad nolasījām odziņas. Nu šādas te, rekur. Un es vienu paņemšu parādīt. Au, kas krāpējas šausmīgi. Rekur iekšā ir šāda. Šāda te iekšā tā odziņa. Un citreiz ir balts sardīts, citreiz nav. Šitā redzi nav labi. Nē, nav viņai. Redzi tāda. Tāda viņa ir iekšā, tā odziņa. Nu, lūk. Un reku viņas tur visgatavākās ir iekšā. Un viņa to ērkšķu pēc vispār nemaz nevar paņemt. Jo viņas ir ļoti, ļoti asas. Ļoti asas. Omta ar cimdiem nāca lasīt, jo palīdzēja viņai, jo nevar savādāk. Bet, nu jā, šitā te, ja viņu ierobežo dārzā, tad ir tīri labi. Bet, ja viņam ļauj, tu apsties, kas notiek apkārt. Reku visur ir mazie bērni, visur viņa lien. Un te jau ir dārsts jau. Viņi visur lien tie mazie bērni, viņus visus vajag. Ja vienīgi gribās, viņu var rakt ārā un stādīt citur, kas trīpiņā kā dzīvžogu pēc vai kāpēc. Dzīvžogs nesanāks, viņš nav baigi augsts. Redz apmēram, 60 cm, 70, bet kaut ko ierobežot dzīvnieki, lai nenāk uz dārzu vai ko. Šitādam mežam cauri netiks noteikti. Bet, šitās odziņas tādas ir. Varbūt kādam jau ir, kāds jau lieto, kāds audzina, kāds viņas varbūt atsevišķi var. Ideāls kā dekors uz kūkām. Kā dekors, lieku vēl viens jau izaudzis liels. Ideāls kā dekors uz kūkām. Ļoti skaisti viņas izskatās patiesi. Redzat? Tik smukas. Fantastiski.